Dažas stāstīja sliedas uz asfaltu, lai atstāj grustošu riepu smaku. Grustošu riepu smaku. No, otrā diena klāt. Meklējies vietu, kur eļļu maina. Ot. Kārbai. Tāds vēl uzdevums. Tur, kur iepildītas atradu, bet kur lej ārā es vēl neatradu. Tev atradīs, te parādīs. No, reku atrada. Reku viņi ir. Tā diezgan tāda vieta interesanta, jā. Reku motoru stiprinājums. Reku viņš ir. To tad vajadzēs skrūvēt un liet nost. Nu, ot. Labi, nu izskatās ļoti labs auto. Galīgi nav rūsējis kā no... Bet tas jau tas padramņīgs. Ja viņš sarūsēs, tad jau šits sen būs sabrucis droši vien. Ot. Funktierēties tā. Labi. Atrasts ir, tā jau var rīkoties un to pusas jāņem ārā. Nu, otredz. Dabu jārā iz to pusas. Nu, nav jau tas nekas sarežģīts. Nu, paklausamies. Kaut kā jāpietrūtas. Jā, pasauksim. Viņš ir savs. Neteiktu, ka viņš būtu galīgi izruļkājies, bet to skaņu viņš taisa, jā, nesmuko. Redz, teikšu jau atklāt, man bija aizdoma par to gultni priekšā, un tas šito jau bija diezgan droši, ka šitas būs tas gultnis, kas ir pagalam. Pilnīgi jūtās, kā dod zelzītes, bet tās lodītes vēl stingri turās vietā. Padomu laikos jau droši vien nigrolā izvārīt un iet vēl kādu laiku. Ot. Tāds tas verķis. No gultnīca ir nost un virsū. Tāds viņš ir. Labi, pigiņi. Visu šitas ļoti noderēja novilkt. No jā, kā es viņu nopresēju no šito presi. Tā uzmanīgi nopresēju. Un ar to pašu presi es viņu uzvalcēju, jā. Bet, nu, šādā veidā. Vienas puses, otras puses. Ļoti svarīgi, lai, nu, nesabeigtu to. Ja tas tā, ja kāds manī mazāk kaut ko saprot, bet, nu, diez vai visi jau speciālisti. Šis tieši atdurās pret iekšējo to riņķīti, lai te netraumētos tās bumbiņas, kas tur iekšā. Tādā veidā, nu, līdz kamēr metāliski skaņa, nu, tālāk viss neiet. Kaut kā tā. Ja tas kādam interesē vai palīdz kādreiz. Jā, gals vesels, redzi. Nav ne skrambiņas, ja tu redzi. Kāpēc es tā iedomājos, es uzreiz prasīju, nu, galu noteikti nodauzīt. Nu, nē, taču. Rekāds te lifehacks, redzi, ot šitā skrūva. Es te nesen skatījos, nu, burtiski vakar skatījos. Burts reklamēja to, iebāž iekšā te tādu struntiņu, ievelk, viņš viņu papleš. Nu, lieta baigi labā. Nu, domāju, vecārs. Nu, jā, 124 eiro tāda fīga. Es nezinu. Tas tikpat, cik gultņu nomaucamais veiklā būvi. Nu, priekšējo gultņu nomaucējs. Ja tāds tur pieskrūvē, 124 eiro. Lūdzu. Šitas, cik varētu maksāt, tad šo skrūvis varētu pārdot kaut kādu 3 cāru. Nu, murgoju, protams. Nu, re, viss samontēts, vēl tik pārvilkt riteņus un viss. Viss atspēr briesmīgi, jā. Pārreiz viss čotks. Labi salies eļļas un te ir remonts cauri. Paskat, ko šis sadomājis, redz. Viss kaut ko izdomās, lai tik naudu nemaksātu. Neiet uz veikalu, nepirkt speciāli filtru.
Viens visāds sūdzu bāzi izstrieguši. Ot. Neapzinīgs, jā, negribas nodokļus pildīt kasē. Reku viņam dzīvo tas eļļas filtrs tādā interesantā vietā. Te ir gaisa filtrs. Un es gaisa filtru tur. Gaisa filtrs jāņem nost, bet tas tā uzspraužams ļoti vienkārši. Pāris kustības un tad viņš ir ārā. Jā. Viņš kaut kur sifonē. Viss tā kā ārma noticējas un šitā. Gumijas it kā maina katru reizi, bet sifonē tāpat. Nu ot. Visi darbi beigušies, viss saskrūvēts, salikts. Reku štrumlē paliek, vēl testa brauciens.